Pavasaris mums nes enerģiju, bet daļai vīriešu tas saistās ar nogurumu un diskomfortu. Vai tas varētu būt saistīts ar vecuma hormonālajām izmaiņām, piemēram, ar testosteronu samazināšanos? To jautāsim speciālistiem. Kā pirmo sarunu aicinu urologu daktari Trēlonu. Nogurums tā ir tāda nespecifiska lieta, jā. Tur iemesli var būt daudz un dažādi, jā. Varbūt cilvēkam viņš ir sastresojies, viņam ir darbā problēmas, varbūt mājās problēmas, varbūt tur holesterīns paaugstināts, varbūt cukurs ir paaugstināts. Tas attiecās par kaut kādu testosteronu pazemināšanu. Jā, ir tāda, ka tur arī var būt nogurums, varbūt impotence, libido krišanās, kaut kādi kauli varbūt paliek trauslāki. Jā, eksistē analīzes, ar kurām var to noteikt. Cik lielā mērā dzīvesveida faktori, fiziskās aktivitātes, uzturs, miegs var ietekmēt testosterona līmeni un palīdzēt to stabilizēt vai paaugstināt? Viss, kas ir visam organismam pozitīvs. Fiziskas aktivitātes, labs miegs, labi izgulēties, jā, tas viss ietekmē. Skaidrs, ka mūsu dzīves ritmā stress, nogurums, tas viss pazemina to testosteronu. Jo vecāks kļūst vīrietis, jo lielāka uzmanība jāpievērš arī prostatas veselībai. Principā simptomi var sākt parādīties jau diezgan agrīgi. Galvenie simptomi ir tādi, ka tev ir varbūt biežāk jāiet uz tualeti, jā, arī naktī, ko sauc par niktūriju. Līdz vienām reizēm to uzskata par normālu. Parādās vājāks trūkuli. Varbūt no rītiem ir grūtāk uzsākt to urinēšanu, tev tur pie tā labierīcībām jāapstāv ilgāk, un tu gaidi, kad sāks tas urīns tur tecēt ārā. Ja? Reizēm trūkli pārtrūkst. Ja? Sliktākajā gadījumā ir, kad tev arī ir tādas nepatīkamas sajūtas vēdera lejasdaļā, un pēc urinēšanas ir sajūta, ka tev it kā tas pulsus nav iztukšojies. Var būt arī tāda, pēkšņa vajadzība urinēt. Ja parādās simptomi, pie ārsta jādodās nekavējoties. Pēc 45 gadu vecuma prostatas pārbaudei jābūt regulārai. Un pat tad, ja viss ir kārtībā, veselīgs dzīvesveids paliek pamatu pamats.